Game Changer Latvijā vēlreiz liels jums sveiciens. Es gribu reāli ar jums padalīties ar emocijām, jo šodien man bija tādas emocijas, kuras es vienkārši nevaru jums izstāstīt. Es gribu kaut kā, es pat neplānoju šo video, jau ir vēlu, jau 12 stundas naktī, vienkārši padalīties ar jums ar to sajūtu, kura man šodien bija iekšā. Tas ir kaut kas vienkārši fantastisks. Jebkurš zēns vai meitene, viņiem jāsaprot, kas tā ir pa sajūtu un jāpārdzīvo tā sajūta. Izstāstīšu tulīt visu. Un es arī, labi, sāksim ar vispār to visu skatu. Vienkārši pastaties. Ak, mans Dievs. Jā, Aventadors netīrs, vajag izmazgāt, un es gribu šeit vispār garāžu uzcelt, ielikt kaut kādas durvis, jo šeit tas viss putekļi lido, tas nereāls. Sofijas dāvaniņa, un mēs visdrīzāk šo pārdosim. Jo Sofija viņa vispār nepatīk. Vispār viņa grib Bentley un viss. Mēs atradām Bentley balto, ņemsim Bentley priekš viņas. Man F8 neļoti patīk, tīpaši, kad man ir divi šitie, naho man šitais. Tā kā, ja kādam interesē, varu pārdot. Bet tas ir viss. Reāli tas ir game changer. Tas ir game overs, nevis game changers. Kad jūs izējat cauri game changerim, jums būs game overs. O tā izskatās game over. Kad tu principā viss, tu esi dzīvē vinnējis. Все, победитель, блядь. Te citu nekā nav. Un, ja godīgi, man patī nereālākā, es vispār TikTokā nebiju pāris dienas, jo es biju atpūties ar ģimenes, pat nestījos, ko tur tie visi dauņi bija ierakstījuši. Man tāds prieks, ka man ir visa Latvija, man ir reklāma, es paliku pašu populārāko cilvēku Latvijā. Pa, 2 nedēļām. Game changer. Latvija, komuna. Pa 2 nedēļām. Populārākais cilvēks Latvijā. Tas ir fantastiski. Es saprotu, kāpēc. Jo, kas no Latvijas rāda visu šito, kam tas ir? Da nevienam. Visi tikai māk runāt. Neviens neko nevar parādīt. Viņi visi tikai var tā kā suņi. Viņi tikai rej kā suņi. Bet man patīk, ka viņi strādā pie maniem. Bet pārsvarēs cilvēkiem maksā, lai pie maniem strādāt. Viņi strādā pa brīvu. Un taisa man ir populārāk un populārāk, jo normāli cilvēki saprot, ko viņi runā pilnīgāko huņu un vienkārši haipo uz mana vārda. Bet viņi piekasījās pēdējo momentu, pēdējo brīdi, viņi piekasījās pie Geklas, kad es pilnībā apdirsu viņu viedokli par pulksteņiem, kā strādā chronogrāfs, man vēl joprojām ir smieklīgi. Un man arī kauns par Latvijas nāciju, bet tas tā ir. Viņi tagad piekasījās pie G-klases, es pastāstīšu par G-klasi, tur viņi arī ir zaudējuši. Bet par to video beigās izstāstīšu. Iespējams, ierakstīšu atsevišķu TikTok, ja gribēšu. Man piedīrs tas viss heits, bet, varbūt ierakstīšu. Bet par šito, tā sajūtas, ar kurām gribēju padalīties, reāli, $1,5 miljonus. Es gribēju šodien iztērēt maksimums 2 miljonus. Un šitais bija pāris pa 1,5, vienkārši tačka pa 1,5 miljonu, 1,6 miljonu. Un prikols ir tāds, ka tādi Eiropā tagad maksā no 2 miljoniem eiro. Tas ir vienkārši. Un šitais, pats smieklīgākais bija tas, kad viens čalis bija atstājis uz viņu depozītu. Heiteri teiks, blā. Karoči, viens čalis atstāja uz viņu depozītu šodien, man pēc tam, kad es jau pa viņu samaksāju, un vlogā mēs uztaisījām vlogu, tur viss bija kadri, kā es par viņu maksāju, par visiem reģistrācijām, dokumentiem, tas viss būs YouTube kanālā, vlogā, tā kā viņi var visi atsūkāt. Un, karoči, es viņu paņēmu, čalis, viņš iemaksāja depozītu, bet, protams, ja kāds atnāk ar kešu, viņu paņem, tad viņu to depozītu anulē un vienkārši atdod. Karoči, Emirātu prezidentā labā roka taisījās viņu pirkt, viņš atstāja 500,000 dirhamu depozītu, un man par to pateica, un es sarunāju uz vietas, es samaksāju pāri pa $1,5 miljonu uz vietas par viņu, tāpēc es viņu šodien dabūju, bet viņš bija rezervēts. Un es viņu izņēmu ārā no rokām Emirātu prezidenta asistentam. Tas bija kaut kāds prikols. Un, ziniet, pati nenormālākā sajūta man šodien bija ne tāpēc, ka es nopirku sev Bugatiju, vai ka man ir pirmais hypercars vispār manā ģimenē un vispār visā lokā. Man bija cita doma. Man pat, kad es cenšos dalīties ar tām emocijām, man pat bišķiņi ir sarežģīti, jo baigi emocionāls moments bija, kad es braucu ar mammu. Mēs aizbraucām uz restorānu ar Sofiju, atpakaļ braucām ar māti uz mājām, un māte brauc klāt, un viņa
Mums bija diezgan sarežģīts laiks 90. kad tēvs 96. gadā atdeva visu, kas mums bija jaunā paudzē, tāda baznīca, pie vēl joprojām eksistē. Tur bija tāds pastars Ļiģājevs. Viņš atdeva visu tur, viņam izmazgāja smadzenes, un viņš atdeva visu. Un mana māte mums Dārsciem ielā bija māja, kuru viņa vēl remontēja, un viņš atdeva to māju arī Dārsciem ielā, Pļauniekos. Viņš arī to māju ziedoja tai baznīcai, un galu galā viņi nemaksāja komunālos, tāpēc mums nebija ne gāzes, ne elektrības, nekā. Un man ir vēl tā vecā bilde, jūs Instagramā varbūt redzējāt, kur mana māte sēž ar manīm klepī, un tuvu stāv tāds katliņš, kur viņa man to bērnu ēdienu, karoči viņa man uzsildīja, izmantojot vienkārši mazo uguntiņu, to te svecīti. Un es atceros kādreiz, kad man bija 15 gadi, man māte to stāstīja, un viņa raudāja, kad viņa stāstīja to stāstu par to, kā viņa mani baroja, un man to bildi tad rādīja, un kaut kā man arī bija tāds sarežģīts sajūts par to visu. Un šodien, kad mēs braucām ar māti pa Dubaju no restorāna uz mūsu villu, īres vilka, kas kāda starpība. Un tik un tā viņa sotaks mēnesī maksā. Kaut vai tie lohi piekasījās, pateica, viņi nemaksā tā fotoku. Kad tu saskaiti visu, cik šeit maksā visa apkalpošana, cik šeit maksā uzturēšana, kurā arī pēc kontrakta man ir daudz ar ko ir jānodarbojas šeit un par ko ir pašam jāmaksā, plus visi cilvēki, kuri šeit dažreiz tādā lielā teritorijā ir. Es saskaitīju vienreiz 20 cilvēkus, kuri šeit kaut ko darīja. Viens strādāja pie kaut kādām trubām, cits taisīja ēst, cits atveda kaut kādas mēbeles, trešais zāģēja kaut ko, piektais šeit vispār mazgājuši to sienu, tā tālāk, un tas viss maksā naudu. Un galu galā tas sotaks aptuveni mēnesī šeit un sanāk, 85, baļaļ. Karoči, tur līdz sotakam reāli sanāk, tie heiteri, viņiem smadzeņu vispār nav. Bet tik un tā, karoči, mēs braucam uz vēl lielu villu ar Bugatiju, kuru mēs tikko nopirkām pāris $1,5 miljonu. Un es sēžu, skatos uz māti, un viņa raud. Un viņa raudāja kaut kādas jau 5 minūtes. Un vienkārši, jebkuram vīrietim sajustot to sajūtu, ja godīgi, tas bija tas spēks. Es, sēdu, es domāju, молодец. Reāli varu pateikt, молодец. Es vēlu katram no jums sajust to sajūtu. Kad jūs jūtat, ka cilvēki jums apkārt vienkārši netic, kur viņi atrodas. Tāpēc arī es pats dažreiz neticu, kur es esmu un ko es esmu sasniedzis. Caur visu to, kā mēs izgāju cauri. Un tāpat mana ģimene arī, kaut kā Sofija ir pieradusi māte plus mīnus, mana vecmāte vēl joprojām jautā, vai man iedot naudu. Viņa domā vēl joprojām man nav, jo reāli pāris gadus atpakaļ, viņas ziņā man nebija nekā, un tā arī bija. Un man reāli viņa kādreiz 50 eirikus tur iedos tā tālāk, tā kā man arī tur, Latvija tie tad bija. Karoči, jā, un no savas pensijas. Un tā vēl joprojām, es kad izstāstu vecmāti, ka es tur maksāju pa māju, tur tuvu sotakam pa mēnesi un sotaku mēnesī. Viņi slikti paliek, viņi nesaprot, ko tas nozīmē, kā tas var būt, sotaks, kāds sotaks, bļaļ. Tāpēc arī, ja godīgi, es ļoti daudz uz heiteru saprotu, ka viņi tik netic sevi, viņi netic nekam apkārt, ka kad viņi šito visu redz, viņiem vieglāk pateikt, jebko pateikt, bet vienkārši neticēt, ka tas kādam varētu būt un vēl no Latvijas un vēl no Pļauniekiem. Es ļoti labi to saprotu, jo es dažreiz pats stāvu skatos, man kaut kāds, es tāds bišķiņ esmu ahujā pats. Tagad es esmu ahujā. Pastaties, esmu no Pļauniekiem, Bugatti, G-klase, F8, Aventadors, Maybach 650. Kā tu to izdarīji? Es ļoti labi zinu, kā. Tāpēc tam ir domāts game changers. Tas viss bija solis, aiz soļa, aiz nākamā soļa, pa bišķiņam. Un jo tālāk tu ej, jo tālāk tu esi kaut ko attīstījis, jo vairāk tu esi sapratis, kā strādā biznesa, kā notiek vispār naudas apmaiņa, kā notiek globāla politika, kas notiek ar cikliem pasaulē, ar to pašu Bitcoin, ar ko viņš atšķirās no fiat sistēmas, tā tālāk. Un tev paliek, tu dabūni kaut kādu networku, pieredzi, un tad reāli pelnīt lielāku piķi nav nekā sarežģīta. Piemēram, Bugatijs. Šitais es samaksāju pa viņu 1,6 kopumā sanāca. Man vēl apkopi jāuzstājas viņam novembrī, jāmaina eļļa, man vajadzēs viņu sūtīt uz Bahreinu, jo tas būs lētāk. Un samainīt eļļu man izmaksās $23,000. Tā kā, kad es pateicu, ka šeit, es rādīju jums to čeku $8,000 par lielu apkopi.
šeit $23,000 tikai eļu suka samainīt. Tā kā jā, bet tik un tā, šitie Grand Sporti, viņi pasaulē ir 150, kur ir, kabrioleti. Un tagad, kaut kādu sasita, kaut kādiem tur viņi noģīja, viņi pasaulē tagad ir mazāki par 100 mašīnām, šitie Grand Sporti. Un viņi Eiropā minimums tagad maksā 2 miljonus eiro. Varat aiziet mobile.de pastīties, Autotempestā Amerikā pastīties, jūs neatradīsiet 1,5 miljonu. Un kad kripto viņš aizlidos, būs liela inflācija. Ziniet pat, cik es pārdošu to Veironu? Vai varbūt vispār nekad viņu nepārdošu, viņam kādreiz pārdot, tas vienkārši pasaules stops. Viņš maksās, 2,5–3 miljonus pa viņu dabūšu. Reāli es nopelnīšu miljonu plus uz mašīnas. Bet es runāju par finanšu izglītību, ka jūs saprotat tirgu, kas ko maksā. Un jā, ticat sevi, lūdzu. Neticat man, visi rentals. Pidiris man reāli. Ticat sevi. Un ja jūs sāksiet reāli ticēt sevi, atnākot uz Game Changeru, viņš maksās $1 dienā, Es domāju, katram no jums ir $27. Un es pēc tam, ja ir interesi, komentāros pasakat, ja jums vēl joprojām nav skaidrs, priekš kā es taisu Game Changeri, es vēlreiz varu izskaidrot. Man ir principā, protams, ka tie paši $27 mēnesī, kad tur būs 100,000 cilvēki iekšā, protams, tā arī ir nauda, un tur vairāk būs par 100,000. Ar Latviju ir tikai sākums. Ar Latviju mēs testēsim pilotu versiju, tālāk būs Igaunija, Lietuva, Amerika, visa Eiropa, Āzija, tālāk tur daudz valodu būs iekšā. Tas būs $100 miljonu vērts projekts. Nekā, viņš to Latviju. Stūbī cilvēki, nesaprot neko, ko es daru. Ja man reāli tāpat, no Latvijas, ja mēs dabūsim 10,000 cilvēkus par $27, $270,000 mēnesī, ok, tas nav nekas life-changing priekš manī, mēs to netaisu dēļ tā. Tā kā, jā, ja ir interesē, vēlreiz var ierakstīt reālu motivāciju, un tas nav nekāds altruisms. Tā kā nedomājiet, ka es ierakstīšu, palīdzēt cilvēkiem. Man patīk palīdzēt cilvēkiem, bet pa ceļam man arī patīk pelnīt naudu. Tāpēc tur nav nekāda altruisma, un tie, kuri domā, ka baigās altruisms, vēl viena debila. Vot. Ko es gribu šeit pateikt? Piedalieties Game Changerī. Pat ja es jums nepatīku. Ok, es neesmu $100 banknotē, lai kādam lai visiem patiktu. Kāds man mīl, kāds man ienīst, forši. Man par to prieks, vispār manim taisa kontentus, pats populārākais cilvēks Latvijā. Prieks, super, whatever. Paņemiet Game Changerī, pamēģiniet. Pa 3 mēnešiem iztērēsiet mazāk par $100. Vairāki par jums pa piekdienu tērē vairāk uz aliņu nekā uz savām attīstībām. Tā kā šeit, es domāju, varat sev atļauties. Un pastīsties, es jums garantēju, ja jūs mēģināsiet kaut ko darīt, jums sanāks. Reāli sanāks. Mainīt savu viedokli, skatījumu uz dzīvi, saprašanu par naudām, par finansēm, par blockchainu, par attiecībām un par to, kā pelnīt no nulles ar affiliate marketingu un tā tālāk. Ka man arī patīk, ka cilvēki netic tur manam tradingam, ok, kaut vai var redzēt visus tos piemērus, visu, ko es biju pirms, visu stāstīju, visu var atpakaļ atgriezt, pastīties, viss ir publiski, ne tikai man ir kaut kādi tur rezultāti, bet pa faktam tradi, kur esmu taisījis, ne visi bija plusā, vēl joprojām pāris ir minusā, tas tā ir. Bet principā pēc 12 mēnešiem es būšu nopelnījis, te stāvēs vēl čirons, varbūt 2 čironi, un jahta būs, un līdmašīna būs, redzēsiet. Tā kā mācaties, skatāties, ņemat to, ko es dodu. Es neprasu par to $100,000, lai jūs tur ņemtu kaut kādu hipotekāro kredītā tālāk. Ko tur dirsties, es pat nezinu. Un beigās gribēju pateikt par G-klasi. Ka piekasījās pie G-klases, viņi nevarēja piekasīties pie šitā viņi nekad nepiekasīsies. Kaut jau pateica, ka viņš ir īrēts jau, ak Dievs, jā, Veirons, īrēts. 20,000 eiro dienā maksā Veirons, ok. Pie šitā nevarēja piekasīties, protams, pie šitā arī nevarēja piekasīties, pie šitā arī nevarēja piekasīties, jo tur nav pie kā piekasīties. Šitam te piekasījās. Piekasījās pie G-klases. Tāpat kā ar pulksteņiem. Piekasījās, ka man pulkstenis stāv uz vietas. Tie debili nezin, kā strādā chronogrāfs. Kad es uztaisīju video par to, kā strādā chronogrāfs, atbildot uz to debilismu, jo debili cilvēki taisa kontentu, tādi paši debili to kontentu skatās, un pēc tam izplata tālāk, un katrs no viņiem izskatās pēc pēdējā dauņa. Bet labi, es uztaisīju to video, izskaidroju, kā strādā chronogrāfs, visi tādi, bļaļ, neviens no viņiem pat neuztaisīja video, pasakot, piedod, kaut kā nepareizi tur, jā, izdarīja, tomēr tev taisnība, sorry. Neviens no tiem dolbojobiem to neizdarīja, vai ne? Vienkārši lēti dolbojobi. Bet labi, tad viņi pārslēdzās uz nākamo. Centās kaut ko atrast. Bļaļ,
Viņi atrada to, kad man bija banknotēs vienādi sērijas numuri. Kad es biju taisījis kādreiz kontentu ar naudu. Kad? Man jautājums, kad es biju pateicis, es storijos biju teicis, ka tā ir fake nauda. Es storijos par to biju teicis. Es nekad mūžam neteicu. Es biju taisījis kontentu, kā arī ar īstu naudu, tā arī ar fake naudu. Protams, teiksim, piemēram, es kādreiz biju izņēmis, man bija kontents ar īstiem dolāriem, ar īstu $1 miljonu. Es viņu taisīju priekš Kralo trading šova, es biju izņēmis $1 miljonu, un ziniet, cik man tas izmaksāja. Katru es izmaksāju viņu no kripto to miljonu, un kad es viņu izņēmu, man tas maksāja 1%, $10,000. Pēc tam samainīt atpakaļ uz kripto vēl 1%. Tā kā priekš kontenta man izmaksāja $20,000, lai dabūtu reālu dzīvu 1 miljonu ārā. Tas pats būs, ja tu gribi no konta izņemt miljonu bankā, viņi tev izpisīs visu prātu, tev tas aizņems ilgu laiku, un tu arī samaksāsi aptuveni ārā un iekšā kaut kāds 2%. Tā kā no miljona tie būs 20,000. Katru reizi maksā 20,000, lai vienkārši nofilmētu 2 rīlus. Gribēšana ne visiem ir. Tā kā visi, kuri taisa kontentu ar kešu, pārsvarā pat reperi, par tiem, kuriem ir miljoni, viņi taisa to ar fake kešu, prop money un tā tālāk. Tur nekā jauna tur nav, un es nekad nebiju teicis, ka tā ir īsta nauda. Nekad. Un es storijos arī bieži vien biju pateicis, ka es vēl smējos, ka viņi ir fake. Tie, kuri to neskatās, vai viņi speciāli vienkārši hypo uz mana vārda vēl kaut kas, ok. Bet tagad viņi piekasījās, 300,000, 1,5, 150, cik viņš tas jau maksā maibaks. Ne pie kā nevar piekasīties. Šeit piekasījās. Pie kā viņi piekasījās? Pie numura. Rekord. Viņi viņu atrada internetā dubairentacar.ae. Un viņi visi tādi, visbeidzot vinnēja. Bet pat tur viņi neko nevinnēja. Ziniet, kāpēc? Jūs varat jebkuram tam loham pajautāt, kurš bija taisījis tos video, kurš bija rakstījis tam Dubai Rent-A-Car. Viņi rakstīja viņiem, un viņi jautāja, kam pieder šitais Mercedes? Un viņi ziniet, ko atbildēja? Viņš pieder Tomas Kralo, jo viņš man pieder. Viņi rakstīja viņiem, un viņiem bija atbildes atnākušies. Man atsūtīja vienu screenshot, es paprasīšu vēl pāris screenshotus, ja gribat, var jums pat ielādēt šeit screenshotus, kur cilvēks rakstīja, kam pieder šitais geliks, vai viņš ir pieejams. Viņi rakstīja, ka viņš nav pieejams, bet viņš varētu būt pieejams, jo viņš ir īrē. Bet dubairentacar.ae, kā 90% no Dubajas automašīnas īres nomas servisiem, viņiem daudzas mašīnas pieder, un kaut kādas viņiem nepieder. Un, kad es biju aizbraucis no Dubajas, mēs atstājām Geklas, un es viņiem piedāvāju viņu arī izīrēt. Un viņš bija pieejams. Kaut kādu laiku, kaut kādus 3 mēnešus viņš bija pieejams. Jūs varat pat pastīties, kad viņš bija listots tajā websaitā. Bet jums nevajag ticēt man. Uzrakstat dubairentacar.ae, un viņi jums atbildēs, ja jūs uzrakstāt, kam tā mašīna pieder, viņi atbildēs, tā mašīna pieder Tomas Kralo. Un viņi arī tā bija atbildējuši katram no tiem heiteriem, kurš viņiem bija rakstījuši, bet kāpēc, man jautājums, kāpēc neviens no viņiem to nav minējis? Viņi tikai tādi, skaties, viņš šeit ir tajā mājaslapā, bet viņi taču bija rakstījuši, jo viņi gribēja dabūt pierādījumu, tādu, dzelzs pierādījumu, ko viņi uzrakstīs, jā, tā mašīna pieder mums. Bet katram no viņiem, jo tas tā ir, atbildēja, ka tā mašīna pieder Tomasam Kralo. Viņiem to atbildēja, bļaļ. Un viņi vēl joprojām taisīja video. Un viņi neminēja to. Varat iedomāties? Neviens no viņiem to neminēja. Un kaut kādi idioti viņus klausās, tie cilvēki ir reāli īsti pideri. Īsti lēti, jobanie pidarasi. Man par viņiem nav ko citu pateikt, jo tu gribi heitot, pierādi, pierādījumu, lūdzu. Neviena pierādījuma, nulle. Neviena nav. Tāpēc, ja tu, teiksim, gribi kaut ko pierādīt, tur krāpnieks vēl, pierādi. Kur krāpnieks? Par ko? Kurā valstī esmu kur mani meklē krimināla policija? Kāpēc es nesēžu cietumā, es ahuienais krāpnieks? Tā es tā varu dzīvot bezgalīgi, būdams tik elementārs krāpnieks, stūbi esat. Tas pats arī ar mašīnu. Viņi nepasaka, ka, viņš tur ir listots, bet iespējams tas ir viņa, jo kad mēs uzrakstījām, mums atbildēja, ka tā ir viņa mašīna. Viņi to nepieminēja. Ziniet, kāpēc? Ka viņiem ir pie dirses, kas ir īstenībā. Viņi vienkārši izmanto manu vārdu, viņi hypo uz mana vārda, un viss. Ar to arī viss. Un citi cilvēki problēma ir tāda, ka citi cilvēki skatās, un viņi reāli viņiem tic. Kāpēc viņiem tic?
Jo viņiem, kad galvā nevarētu ieiet, ka kaut kas tāds reāli varētu būt īsts. Jūs varat izvēlēties paši savu ceļu, ticēt man, neticēt man, tas ir up to you. Bet fakti paliek pa faktiem. Tā kā gribēšu to visu padalīties, visas domas tās ierakstīt, cerams, ka jums ir viss labi. Un tiem, kuri mani mīl, es zinu, ka puse cilvēkiem, vismaz puse vienmēr, kā arī Donaldam Trumpam, puse ienīst, puse mīl, tas ir normāli, tas ir forši, un es to pats apzinos, kad esmu viens no populārākiem cilvēkiem valstī, tā vienmēr būs, un kad es rādu kaut ko, kas citiem cilvēkiem vienkārši pat domās tādas dzīves nav. Un heito parasti tie cilvēki, kuri nekad pat nebūs tuvu tādai dzīvei. Tāpēc heits vienmēr nāk no apakšas, no dirsas, no sūdiem ārā. Viņš vienkārši lien ārā no visām pusēm. Un es zinu, ka Latvijā visi slikti, tāpēc to sūdu, kuri tagad lien ārā, ir ļoti daudz. Un ticības nav, jo, protams, tajā valstī bļāviens 23,000 samainīt eļļu. Pa 23,000 citi cilvēki tur Latvijā, es nezinu, ko darīs pa 23,000. Tā kā cenšamies ticēt. Skatāmies tuvu, skatāmies Game Changerā virzienā. Bet, ja neticat, negribat, lūdzu, man uz Latvijas nekas nav beidzies, mēs tikai iesākam. Man ir iespēja jums piedāvāt, tālāk jau jautājums jums, vai jūs to ņemsiet pretī vai nē. Labu nakti!